Sveicinātas, mīļās zontas, sveicinātas lektores, cienījamās un visa pārējā auditorija, kas klausās šo mūsu konferenci. Tātad, kā redzat no titriem, es esmu certificēta psihiatre un papildus man ir maģistra grāds arī komunikācijas zinātnē. Un šodienas savā prezentācijā, lekcijā, tātad uz vardarbību es mēģināšu paskatīties ne tikai no veselības viedokļa, no ārsta viedokļa, no sekām, ko rada vardarbība, bet arī no sabiedrības komunikācijas viedokļa. Jo ievadvārdos sakot un arī, teiksim, mazliet ieklausoties iepriekšējo lektoru vēstījumus, tātad man gribas uzsvērt jau pašā prezentācijas sākumā, ka mums praktiski sabiedrībā šobrīd valda vardarbības pandēmija, jo televīzija un citi mēdīji, kuru ir ļoti daudz sabiedrisko un sociālo un tā tālāk, šo mēdīju saturs ir vardarbīgs un kļūst ar vien vardarbīgāks, un to ir konstatējuši pētījumos jau, un diemžēl mēdījus, sevišķi mūsu jaunā paudze bērni, ļoti daudz lieto. Un savā laikā ilgstošā pētījumā Amerikā par televīzijas satura vardarbību Amerikas Savienotajās valstīs tika konstatēts, ka 18-gadīgs jaunietis savas dzīves laikā ir redzējis tūkstošiem vardarbības aktu, ja, visā savā dzīves laikā, kopš bērns lieto televīziju. Ja. Tātad tas ir viens jautājums. Otrs, vardarbība ir veca kā pasaule, ja, jo to vēlāk es jums arī slaidos parādīšu formas statistiku, tātad par definīcijām un statistiku, kas ir ļoti būtiska, jo statistika mums palīdz ieraudzīt šo vardarbību. Nu, un, protams, galvenā tēma, kam man ir jāpiekrīt arī iepriekšējo lektoru teiktajam un vēlreiz jāuzsver, ka mūsu sabiedrībā, es šeit runāju par Latviju, ir ļoti augsta tolerance pret vardarbību. Un tas ir tātad mēs piekrītam tam, kas notiek apkārt, mēs izliekamies, ka mēs to neredzam, kaut aiz sienas esam dzirdējuši strīdus un tā tālāk blakus pie kaimiņiem un visur citur. Un tātad, ja mēs neko nedaram, necīnamies, tad mēs tam piekrītam. Ja? Mediķa galvenais teikums un secinājums par varmāku nepiedzimst, bet kļūst. Un tad psihiskās slimības, ko izraisa piedzīvotā vardarbība, redzētā vardarbība un dzīvošana šādā vidē. Par vēsturi un vardarbību, tātad cilvēces vēsturi ir varētu teikt, likt vienlīdzības zīme ir vienlīdzīga, cilvēces vēsturi ir vienlīdzīga vardarbības vēsturē, ja, jo tā ir klātesoša bijusi visu mūsu attīstības laiku. Teritorija iekarošana, iedzīvotāju aplaupīšana, nogalināšana, seksuālie noziegumi, cilvēku paverdzināšana, tirgošana, rasu diskriminācija, prostitūcija, sutanerisms un tā tālāk un tā tālāk.
Tas viss ir saistīts ar vardarbību. Tā ir vardarbība pret dažādiem cilvēkiem, dažādiem sabiedrības locekļiem. Sieviete vēsturiski tikusi uzskatīta kā otršķirīgu būtne, kurai nav savu tiesību un ir pakļaujama vīriešu kārtas ģimenes locekļiem. 19. gadsimtā šajā sakarā attīstījās sieviešu tiesību kustība, 20. gadsimtā attīstījās feminisms. Ja mēs vēl atceramies no mūsu pašu vēstures, ja teiksim, mūsu slavenā dzejniece Aspāzija, kura var uzskatīt arī par sieviešu kustību aktīvu līdzdalībniece, bija visnotaļ cietusi šajā sakarā, jo viņas pirmais vīrs Rozenbergs, viņam bija laikam cits uzvārds, atvainojos, bet tātad viņas mantojumu, dzimtes mantojumu nospēlēja kārtīs un tā tālāk, un praktiski viņu izputināja. Sieviešu tiesībām daudzās valstīs sieviešu tiesības ir noteiktas ar likumu, tradīcijām un uzvedību. Savukārt daudzās valstīs tās tiek apspiestas un ignorētas. Un parasti tātad tiesības ir saistītas ar jautājumiem būt brīvām no seksuālas vardarbības, balsot vēlēšanās, ieņemt amatus valsts iestādēs, slēgt juridiskus līgumus, saņemt taisnīgu atalgojumu un būt tiesībām uz īpašumu un izglītību. Vai ir kādi jautājumi auditorijai? Paldies, viss ļoti skaidrs. Labi, skaidrs. Jā. Tātad, lai runātu par kādu fenomenu sabiedrībā, vispirms, protams, ir svarīgi dot šī fenomena definīciju. Un tad, ieskatoties dažādos juridiskajos aktos un tā tālāk, tiek konstatēts, ka mums nav vienota vardarbības definīcija, nav ieviesta un vairākos tiesību aktos atšķirās no šī tiesību akta mērķa. Piemēram, Bērnu tiesība aizsardzības likuma 1. panta 9. punktā vardarbība tiek skaidrota kā visa veida fiziska un emocionāla cietsirdība, seksuāla vardarbība vai cita veida izturēšanās, kas apdraud vai var apdraudēt bērna veselību, dzīvību, attīstību vai pašcieņu. Savukārt civila procesa likuma 250. 45. pantā noteikts, ka vardarbība var būt fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska. Un tā var notikt starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā. Kā arī šī vardarbība var izpausties kā vardarbīga kontrole. Jeb tāda darbība vai darbību kopums, kas ietver aizskaršanu, seksuālu piespiešanu, draudus, pazemošanu, iebiedēšanu vai citas vardarbīgas darbības, kuru mērķis ir kaitēt, sodīt vai iebiedēt aizskarto personu. Un šeit mēs šajā sakarā varam atcerēties, jā, teiksim, notikumu, kas bija Jēkabpilī, jā, tātad kas diemžēl beidzās visnotaļ traģiski, bet šis Varmāka bijušais dzīvesbiedrs tātad ilgstoši bija vispirms pielietojis šo vardarbīgo kontroli pret savu bijušo dzīvesbiedru un bērna māti, jā, un pēc tam
jūtot, kā viņam nesaņemot atbilstošu sodu, kas varētu ietekmēt, ja šīs darbības gāja tālāk, kas beidzās, diemžēl, traģiski. Vardarbības jēdziens skaidrots arī vairākos ministru kabineta noteikumos, uzsverot vardarbības dažādos veidus pēc formas, kādā tā izpaužas - fiziska, seksuāla, ekonomiska, emocionāla vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudi vai vardarbīga kontrole, par ko mēs runājām iepriekš. Jebkura darbība, kas varētu nodarīt kaitējumu personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai. Vai personas eksploatācija vai jebkāda cita nelikumīga, cietsirdīga vai cieņu aizskaroša darbība. Krimināla likuma kontekstā par vardarbību atzīstam arī vajāšanu, vairāk kārtēja vai ilgstoša citas personas izsekošana, novērošana, draudu izteikšana šai personai vai nevēlama saziņa ar personu, ja tai ir bijis pamats baidīties par savu vai savu tuvinieku drošību. Vardarbības iedalījums pēc upura. Tātad var būt vardarbība pret sevi, vardarbība ģimenē, vardarbība pret bērnu, vardarbība pret sievieti, kolektīvā vardarbība, vardarbība pret dzīvniekiem un tā tālāk. Pasaules veselības organizācija norāda, ka personas tieksme būt vardarbīgam noteiktu subjektu grupu skaidrojam ar dažādu faktoru miedarbību. To ietekmē gan individuāli faktori, tātad bērnībā piedzīvota vardarbība, bērnībā redzēta vardarbība, atkarības un tā tālāk. Starppersonu attiecības faktori, vardarbīgi, agresīvi radinieki, draugi, kolēģi, varbūt arī, teiksim, vardarbīgas attiecības arī starp brāļiem un māsām ģimenē, ja? Tātad tas ietekmē. Būtisks ir kopienas faktors, par ko mēs īstenībā arī savā kontekstā maz runājam, ja? Tātad tie ir sociālie faktori, kas ietekmē visu sabiedrību kopumā. Bezdarbs, pārapdzīvotība, mūsu gadījumā Latvijā tas laikam nedraud, zemi ienākumi, kas uz mums attiecas, ja? Un sabiedrības faktori, sociāla nevienlīdzība un augsta vardarbības tolerance pasvītroja dzimumu stereotipi, par ko mēs dzirdējām jau iepriekšējā lekcijā. Vardarbība ģimenē, kura ir plaši izplatīta, kura ir faktiski bieži vien klusējoša, ja tā var teikt, jo par to nerunā. Un tātad, kas to ietekmē? Pašreizējās attiecības starp vīrieti un sievieti ģimenē atspoguļo Latvijas kultūras mantojums. Tātad šī te patriarchālā iekārta, kurā galvenais noteicējs bija ģimenes galva vīrietis, ja, un ar visu no tā izrietošo. Tad ir Padomju Savienības 50 gadu okupācijas mantojums, un kas ir maz, man liekas, vēl par maz mūsdienās pētīts, ir pārējais perioda sekas, ja, tātad visi šie te 90. gadi, jā, kas bija ar lielām sociālām un kopienas novirzēm un dažādām izmaiņām, traģiskām un tā tālāk, jā, teiksim, ko šis periods ir atstājis uz mūsu kultūras un savstarpējo attiecību mantojumu.
Un daudzos gadījumos šīs attiecības starp vīrieti un sievieti ģimenē ir nevienlīdzīgas. Pārsvarā sievietes ir neizdevīgā stāvoklī. Kā mēs varam novērot sabiedrībā, gan arī pētījumos tas sāk parādīties, ka vardarbībā ģimene ir aktuāla un pieaugoša, un tas tika novērots pēc Covid-19 krīzes. Un arī, protams, savu artavu ir devis blakus esošais karš Ukrainā. Tātad vardarbība ģimenē, sabiedrībā kā tādā pieaug dinamikā. Eiropas padomes konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 3. panta B apakšpunktā vardarbība ģimenē tiek skaidrota kā visi fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas vardarbības akti, kas notiek ģimenē vai mājsaimniecībā, vai starp bijušiem vai esošajiem laulātajiem vai partneriem, neatkarīgi no tā, vai vardarbības izdarītājs dzīvo vai ir dzīvojis vienā dzīvesvietā ar vardarbības upuri. Jo, kā mēs zinām no pieredzes, no pētījumiem, no stāstiem par vardarbību bijušajiem partneriem, sauksim, kādā vārdā mēs gribam, patīk ierasties savā bijušajā dzīvesvietā un darīt dažādus vardarbības aktus. Vardarbība ģimenē neskar tikai vīrieti un sievieti, respektīvi partnerus, bijušos, esošos. Ja? No šīs vardarbības cieš arī gan bērni, gan sievietes, gan vīrieši, gan vecvecāki. Tomēr visbiežāk cietušie ir sievietes un bērni. Tais skaitā vēl joprojām vēlos uzsvērt, ka cietēji ir bērni, kuri vienkārši redz vardarbību pret savu māti vai kādu citu tuvu cilvēku. Un tā ir emocionālā vardarbība, kura tieši tāpat ietekmē šā bērna veselības stāvokli tagad un nākotnē, kā viņš pats būtu cietis šai fiziskajā vardarbībā. Tāpēc ģimenē, kur ir mazi bērni, vardarbība nekādā veidā un formā nav paciešama. Vardarbības ģimenē noteicošā pazīme ģimeniskā tuvības vai emocionālā saikne starp upuri un vardarbības veicēju, kas pastāv patlaban vai ir pastāvējis iepriekš, un kas var nebūt saistīta ar pāri tiesisko statusu. Vardarbības ģimenē apstākļi atšķiras no citiem vardarbības veidiem. Tā ir atkārtota, vēlreiz tāpēc arī pasvītroju, tā ir atkārtota vardarbība, tā ir raksturība vardarbības veicēju un upura lomas nemainīšanās. Ja, tātad, ja reiz ir iestājies šīs te attiecības, kuras atkārtojas un atkārtojas pēc viena ģīmja un līdzības, ja tā var teikt, ja, tad nav tā. Šodien es būšu upuris un rīt būs otrādi. Ja? Nē, tas nemainās. Ja? Un arvien biežāk vardarbība ģimenē kontekstā tiek runāts ne tikai par fizisko vai seksuālo, bet arī par psiholoģisko, emocionālo un ekonomisko vardarbību, kas var izpausties kā īpašuma iznīcināšana, izolācija no draugiem, tuviniekiem, bērniem un citiem tuviniekiem, izteikti draudi, vajāšana, kontrole pār naudas, personisko mantu, uzturu, transporta
un telefona izmantošana, kontrole pār iespēju strādāt. Ja? Ar dzimumu saistīta vardarbība vērsta pret personas piederību noteiktam dzimumam. Visvairāk ar dzimumu saistītas vardarbības cieši sievietes un visbiežāk no vīriešu. Šāda attieksme ir cieši saistīta ar sabiedrībā vēl ar vien pastāvošiem stereotipiem par vīriešiem kā valdonīgām un spēcīgām personām, bet sievietēm kā par vājām, pazemīgām un hierarhiski zemākām. Un to mēs dzirdējām arī iepriekšējās lekcijās. Dzimumu saistīta vardarbība apvienoto nāciju organizācijas deklarācijā par vardarbību pret sievieti izskaušanu 1. pantā. Vardarbība pret sievieti tiek skaidrota kā uz dzimumu balstītas vardarbības rīcība, kā rezultātā rodas vai var rasties fizisks, seksuāls vai garīgs kaitējums vai ciešanas sievietei. Izskaitot šādas darbības draudus, piespiedu darbības vai patvaļīgu brīvības atņemšanu neatkarīgi vai tā notiek sabiedriskās vai privātās dzīves ietvaros. Šīs pašas deklarācijas 2. pantā papildus skaidrots, ka vardarbība pret sievieti ietver fizisku, seksuālu un garīgu vardarbību ģimenē. Tajās skaitās sišana, sieviešu dzimumu bērnu seksuālu izmantošanu ģimenē, vardarbību pūra dēļ, izvarošanu laulībā, sieviešu ģenitāliju kropļošanu un citu tradicionālo praksi, kas nodara kaitējumu sievietēm. Vardarbību, kas nenotiek laulības ietvaros, kā arī ar eksploatāciju saistītu vardarbību. Eiropas padomes konvencija par vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu 3. panta apakšpunktā tiek skaidrota kā cilvēktiesību pārkāpums un sieviešu diskriminācija, kā arī visi ar dzimumu saistīti vardarbības akti, kas sievietēm rada vai var radīt fizisku, seksuālu, psiholoģisku vai ekonomisku kaitējumu vai ciešanas, kā arī šādu vardarbības aktu draudi, piespiešana vai patvaļīga brīvības atņemšana neatkarīgi no tā, vai šāda vardarbība notiek sabiedriskajā vai privātajā telpā. 2014. gadā Eiropas pamattiesība aģentūra veica Eiropas Savienības mēroga apsekojumu, aptaujājot 42,000 sieviešu visās tolaik 28 Eiropas dalībvalstīs, un apsekojumā secināts, ka aptuveni 8% sieviešu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms apsekojuma veikšanas ir piedzīvojuši fizisku un vai seksuālu vardarbību, un 1 no 3 sievietēm ir piedzīvojusi kāda veida fizisku un vai seksuālu vardarbību kopš 15 gadu vecuma. Man liekas, ka skaitļi ir ļoti runājoši. Tātad vēlreiz uzsveru par varmāku nepiedzimst, par tādu kļūst, un vardarbība attiecībās ir iemācīta. Un tātad to bērns iemācās savā ģimenē. Un ikviena cilvēka attīstība nosaka bioloģiskie, psiholoģiskie un sociālie aspekti. Un vardarbīga rīcība ģimenē un ārpus tās
veidojās un attīstās dažādu notikumu miedarbībā. Tādēļ nav iespējams definēt vienu konkrētu faktoru, kādēļ cilvēks kļūst jebkādā veidā vardarbīgs, jebkādā veidā. Šeit, protams, ir jāņem vērā mūsu, es runāšu šeit par Latviju, mūsu vēsturiskajiem, sociālajiem aspektiem, tātad mūsu vācu jūgs un dzimbūšana, ja, Pirmais, Otrais pasaules karš, okupācija, tie ir dažādie vardarbības sociālie vēsturiskie aspekti. Un es domāju, ka absolūti mākslinieciski spēcīgs piemērs, demonstratīvs piemērs bija mūsu nesenajos svētkos televīzijā demonstrētā filma Mātes piens. Ja, tātad, kā teiksim, Zīdainītis, šī te māte vēlākā, ja, teiksim, kurai ir šis saindētais piens un tā tālāk, faktiski piedzīvoja vardarbību kā zīdainis, kad viņas mātei ar zīdaini uz rokām nācās bēgt un pamest savas dzimtās mājas, un kā šis pārdzīvotais vēlāk izvērsās par absolūtu traģēdiju ģimenē. Bērnībā piedzīvota emocionāla vardarbība var atstāt būtisku ietekmi uz personības attīstību neveselīgā gultnē, kas var būt par iemeslu vardarbīgas personības attīstībai. Cilvēki, kuri bērnībā ir piedzīvojuši emocionālo vardarbību, izjutuši to paši, bijuši tās liecinieki, var turpmākajās attiecībās pieņemt šādu uzvedības normu. Vardarbības iemeslu pēdiņās. Latvijas cilvēktiesību un etnisko studiju centra pētījumā Ilģu ciema sieviešu cietumā, tātad pētījums bija starp sievietēm, kuras ir krimināli sodītas par varmācību, lielākoties slepkavību un smagu miesas bojājumu nodarīšanu saviem dzīvesbiedriem. Tad pēc šī pētījuma izrādās, ka šīs sievietes ir gadiem iepriekš cietušas no vardarbības no saviem partneriem, un pēc tam, kad acīm redzot šis mērs ir bijis pilns, viņas pašas ir veikušas vardarbības aktu, par ko atrodas apcietinājumā. Un tad no šī pētījuma datiem tika izgaismota, jā, tā saucamie vardarbības iemesli. Greizsirdība, vīriešu neveiksmes darbā, nauda un sievas pienākumu pildīšana. Jā, tātad tie nav nekādi iemesli. Statistika, kura mums parāda, kas tad notiek. Vardarbības lietošana atrisinot konfliktu ir vispār pieņemta sabiedrībā. Un kā mēs zinām, kaujas jau no bērnu dārza laikiem, ja, kad mazie bērniņi nonāk citu vienaudžu kolektīvā, kaujas turpinās skolā un kaujas turpinās arī ģimenē, ja tā var teikt, tēlaini. Vēlreiz uzsveru, statistika palīdz ieraudzīt vardarbību. Vidēji gada laikā ģimenē tiek nogalinātas 35 sievietes, un Rīgas pašvaldības policija saņem vidēji 400 izsaukumus nedēļā pie dažādiem ar vardarbību saistītiem notikumiem, pie konfliktiem tātad ģimenēs, jā, un 1/4 apmēram ir saistīti ar vardarbību. Un apmēram puse noziegumu pret sievietēm ir saistītas ar vardarbību.
Eiropas ziņojums 2013. gadā izgaismoja, ka 18 miljonu bērnu cieš no seksuālas vardarbības, 44 miljoni cieš no fiziskas vardarbības un 55 miljoni no emocionālās vardarbības. Par Latviju šajā ziņojumā ir minēts, ka tajā laika posmā vardarbības rezultātā miruši 0,89 bērni uz 100 tūkstošiem bērnu. Latvija līdz ar to tika ierindota valstu grupā ar visaugstākajiem rādītājiem. Savukārt citā pētījumā Latvijā un Lietuvā tika konstatēts, ka pusauģi ir vardarbīgi gan viens pret otru, gan pret sevi. Un 2015. gadā 30,6% pusauģi no 15 gadu vecuma vairākas reizes mēnesī skolā saskars ar dažādu veidu vardarbību. Tajā pašā laikā vidējais OECD rādītājs ir 18,7%. Mēs redzam uzskatāmi atšķirību. Vardarbības akts, kā tad tas izraisās un kas notiek? Vardarbības aktu reti, kad izraisa upuru uzvedība. Vardarbībai par iemeslu parasti kalpo kāds ārējs faktors vai pāri darītāja iekšējais stāvoklis. Gan pāridarītājs, gan upuris secina, ka pāridarītāja dusmas nav kontrolējamas. Ja? Tātad tie ir būtiskie faktori. Un pāridarītājs parasti sāk šo vardarbības aktu ar domu, vajag mazliet viņu pārmācīt. Un pārtrauc tad, kad liekas, ka viņa ir pietiekami savaldīta. Un bieži vien atklāja, ka ir nopietni savainojis upuri, tikai pārcenties. Beidzas ar to, ka pāridarītājs nesaprot, kas noticis. Kas notiek pēc tam? Vardarbības upuris pārdzīvo 24 līdz 48 stundu, tātad diennakti līdz 2 diennaktīm ilgu emocionālu sabrukumu. Ja? Un tad, kad mēs bieži vien domājam, kāpēc tu nebēgi, kāpēc tu neziņoji, kāpēc tu nedarīji to, nedarīji šo, pati kaut ko savā labā, tad mums ir jāatcer šis faktors, ka cilvēkam ir bijis emocionāls sabrukums un šis viņa psihiskais stāvoklis neļauj loģiski spriest, neļauj pieņemt loģiskus lēmumus. Cilvēks ir vienkārši dezorganizēts pilnībā. Un tātad šī emocionālā sabrukuma pazīmes ir depresivitāte, bezpalīdzības sajūta, apātija. Reizēm šoks var ilgt līdz pat nedēļai. Jā, tātad tas ir pietiekami ilgs laiks, jā, lai nespētu, būtu rīcība nespējīgs. Kaut kādu zināmu šoku, protams, pārdzīvo arī šis pāridarītājs. Nu, tas bieži vien ir tāds pārsteiguma šoks, vai tiešām es to izdarīju, kas notiks tālāk, ja kāds par to uzzinās, un kas man par to būs visbiežāk. Viņas tātad domas ir, vai tas notiek ar mani, vai viņš, kurš bija tik labs un burvīgs un mīļš un uzmanīgs, tagad man to ir nodarījis. Protams, viņš mēģina atvainoties, solīt, ka notikušais nekad neatkārtosies, apdāvināt puķis šokolādes dāvanas, iežēlināt, radīt ilūziju, ka gatavs uzņemties par notikušo atbildību. Un tātad kādā brīdī kļūst ļoti mīļš un šarmants, kāds it kā ir bijis attiecību sākumā. Un sieviete, redzot, ka attiecībās atgriežas iepriekšējais mīļotais, bieži
un pieņem atvainošanos un solījumus un dod otru iespēju. Kļūt par upuri. Vienlaikus vīrietis ir mazliet pārmācījis cietušo, un turpmāk tas nekad neuzvedīsies tā, lai izaicinātu viņu lietot fizisku spēku. Atstāja patiešām grēku nožēlotāja iespaidu, un ka uzvedība mainīsies. Un bieži vien iesaistītie notic, ka pāridarītājs nožēlo, gatavs mainīties, un ka pie visa vainīgi ir darba slodze vai dzeršana, kuras gadījumā pāridarītājām ir nepieciešama cietušās palīdzība. Un līdz ar to cietušā sāk uzņemties atbildību par jebkuru sodu, ko var saņemt no pāridarītā, ko var saņemt pāridarītājs. Tātad, ja ziņošu policijai, rakstīšu iesniegumu, viņu arestēs, viņu vēl kaut ko, tātad būšu vainīga. Un šo fāzi parasti tātad pieņem iesaistītās abas puses, un šajā fāzē cietušais pilnībā kļūst par upuri. Un tā sākas šis riņķa danses. Kā var kļūt par varmāku, kad tā varmācība ir iemācīta un apgūta no bērnības? Te pirmais akmens, kas ir jāmet, ir jāmet vecāku dārziņā. Tātad bērnībā vecāki ir bijuši emocionāli vardarbīgi pret savu bērnu. Tā ir nepārtraukta kritika, aizrādījumi, pārlieku liela kontrole, izolācija no draugiem vai vecāku ambīciju īstenošana caur bērnu. Kā jums liekas, vai tie ir tādi izplatīti sabiedrībā? Tas ir izplatīts sabiedrībā, es jautāju auditorijai. Domāju, ka jā. Ka tas ir, jā, un mēs bieži vien to arī tā nenovērtējam, ka mēs tāpēc emocionāli nodaram pāri savam bērnam. Ja? Un it kā labu vēlot, ja, ka mēs viņu kritizējam un norādām uz to nepilnībām un tā tālāk, ja, bet īstenībā tas ir viens no emocionālās vardarbības veidiem. Tāpat emocionāla vardarbība var pastāvēt savstarpējā komunikācijā ģimenēs starp brāļiem un māsām. Un tas bija, teiksim, veids, kā brāļi un māsas risināja savas attiecības un konfliktus savā starpā. Jā, tās bija šīs te kaušanās, apsaukāšanās un visa cita veida fiziskas un emocionālas iedarbības, jā, bet tādā veidā šīs attiecības tiek pārnestas arī tālāk dzīvē. Tāpat vardarbīga uzvedība bieži var attīstīties cilvēkiem, kuri auguši ģimenēs, kur kāds bija atkarīgais. Jā, tātad viens no ģimenes locekļiem ir bijis atkarīgs no alkohola, narkotiskajām, psihotropajām vielām, azartspēlēm, datorspēlēm un citām atkarībām. Un kas tad notiek ar atkarīgu personu? Atkarīga persona ar laiku sāk zaudēt kontroli pār savām emocijām, domām, var rasties neiecietība pret apkārtējiem cilvēkiem un ir zems stresa tolerances līmenis. Un tas attīsta tātad šo te vardarbīgo uzvedību, nespēja paciest citu cilvēku, citādību, vēl kaut ko pretrunas.
nespēt risināt, teiksim, domstarpības, un tā veidojas neveselīgais savstarpējo attiecību modelis, un šo vardarbīgo modeli, protams, demonstrē un nodod tālāk bērniem. Vēl viens emocionāli vardarbīgas uzvedības cēlonis ir un var būt nepārstrādāta psiholoģiska trauma. Cilvēks ir piedzīvojis kādas atsevišķas vardarbības epizodes vai noraudzījies šādā vardarbībā, un tajā brīdī ir bezspēcīgs, lai kaut ko mainītu vai palīdzētu, un šī vardarbības epizode ir ļoti dziļi iespiedusies psiholoģiski, tātad prātā un zemapziņā. Un šī trauma nav izrēģēta, nav izrunāta, nav emocionāli izrēģēta, jā, un šī trauma tātad ir palikusi zemapziņā, un tas tātad ir iemesls, ka šādi cilvēki nākotnē arī paši kļūst vardarbīgi. Vardarbīga uzvedība var būt iemācīta arī kā daļa no plašākas kultūras normām. Ir kultūras, kur joprojām ir akceptēta visu veidu vardarbība pret sievietēm un bērniem. Un šādas vardarbības var būt arī sabiedrības norma konkrētā sociālā vidē, skolā, sporta nodarbībās, pagāmā, vienaudžu grupā, sociālajās tīklos, pat televīzijā un datorspēlēs. Ja? Un tāpēc es domāju, ka mūsu sabiedrības viens no uzdevumiem šobrīd numur viens ir šīs vardarbības pārveidošana, izskaušana un šo vardarbību izņemt no skolām ārā. Jā, jo teiksim, visi šie bērni, kas ir paši cietuši, kas ir pieredzējuši vardarbību, jā, viņi nākotnē paši būs tā. Ja, teiksim, pusauģi 12 gadus vecas meitenes mājas pagalmā kaujas un vairs vienaudžu stāv apkārt un to filmē, un viņu galvenais uzdevums ir to ievietot sociālajos tīklos, ja tas ir nesenais notikums Jelgavas, diemžēl, ja, tad mēs redzam, kāda ir mūsu sabiedrības attīstība un uz kurien mēs ejam, ja mēs neko nedarīsim. Vardarbīga uzvedība bieži raksturīga cilvēkiem ar dažādiem garīgās veselības traucējumiem. Jā, tātad te arī jau, teiksim, tas, ka šie cilvēki ir ar veselības traucējumiem. Te var būt personības traucējumi, kas jau attīstījušies pusauģa gados un nostiprinājušies pieaugušā vecumā. Sociālas personas, narcistiskās personības, robežstāvokļa personības traucējumi. Un vienkāršotiem vārdiem izsakoties, jā, šie personības traucējumi izpaužās ar pastāvīgām destruktīvām uzvedībām, saskarsmē ar citiem cilvēkiem, jā, un rada cilvēkiem šos dažādus traucējumus citiem jau pēc tam. Garīgās veselības traucējumu dēļ cilvēks var neapzināties to, ka viņa rīcība noteiktā situācijā vai pastāvīgi ir emocionāli vardarbīgi. Savukārt emocionāli vardarbīga uzvedība var attīstīties cilvēkiem, kam pašiem vienmēr ir bijis raksturīgs, izteikts emocionālais jūtīgums. Šiem cilvēkiem var būt grūti tolerēt emocijas. Tie var nekritiski vērtēt attiecības, kurās iesaistās, vai arī iesaistīties attiecībās, kur ir vardarbības riski.
Jā, tātad arī pētījumos ir pierādīts, ka teiksim, sievietēm, kurām ir dažādi garīgās veselības traucējumi, 3 reizes biežāk šāda veida sievietes nokļūst dažādās vardarbīgās attiecībās. Ja? Tātad tas var arī būt par pamatu. Vardarbības riskam ir pakļauts ik viens cilvēks, un tas var ilgt gadiem, ja tas notiek ģimenē. Sievietes pašvērtējums ir sagrauts vardarbīgās attiecībās, viņa var justies bezspēcīga, var būt kauns. Ir zaudēta pašcieņa, un kā arī bez kauna nevienam nestāsta, kas ar viņu notiek. Un bieži vien sieviete domā, ka vardarbība ir viņu vaina, jo to stāsta arī viņas partneris. Cietušais piedzīvo ļoti dažādas manipulācijas, un viens no manipulācijas veidiem var būt bērni. Ja tu ziņosi par mani, es tev atņemšu bērnus. Un kura sieviete gan grib kaut ko tādu piedzīvot. Tāpat var vardarbīgs partneris draudēt izplatīt baumas vai apkaunojošu informāciju par upuri. Reizēm ir tā, ka partneri, gan vīrieši, gan sievietes var draudēt ar pašnāvību. Ja tu aiziesi no manis, es izdarīšu pašnāvību. Varmāk izmanto arī dažādas kontrolas taktikas, kas izkļūšanu no vardarbīgo attiecību slazdu padara vēl sarežģītāku. Tā gan izolē no draugiem un ģimenes, un upuri, kas nonācis vardarbīgās attiecībās, par šo vainot nedrīkst, jo tas vēl vairāk pasliktinās situāciju. Tad ir tāds fenomens, par kuru it kā maz runā, bet ir samērā sabiedrībā izplatīts. Vai klusēšana ir vardarbība? Vardarbība vienmēr saistīta ar regularitāti, un ja vienreiz apvainojas un sēž stūrī klusējot, tā nav vardarbība, konflikta zīme. Klusēšana kā viens no emocionālās vardarbības instrumentiem ir tad, ja tā atkārtojas vēl un vēl, un šajā situācijā vienmēr ir cietušais un parasti viens un tas pats cietušais. Ja kaut kādā mērā viens no otra atkarīgi cilvēki nesniedz saiknes signālu, otrs jūtas apdraudēts, nobijies un vainīgs. Daudzi dažkārt ar to manipulē. Ja tu neuzvedīsies tā, kā gribu, es klusēšu, nerunāšu ar tevi nedēļu, mēnesi, pusgadu. Arī tā mēdz notikt. Reizēm cilvēki atriebjas visai dzīvei kopumā. Man ir slikti, un tagad tev arī būs slikti. Vai ir kādi komentāri par klusēšanu kā vardarbību? Jautājums auditorijai. Arī ir izplatīti, jā. Ir izplatīti, jā. Jā. Un kad es gatavoju šo prezentāciju, jā, es nekad arī nebiju paskatījusies uz klusēšanu no šī aspekta. Man liekas, labi, ja otrs nerunā nedēļām, vismaz nekliedz un nekaujās, jā, bet izrādās, ka arī šī ir vardarbība. Jā, tā mūsu aptaujā arī vairāki respondenti bija rakstījuši. Tur bija jautājums, kādu vēl vardarbības veidu esat piedzīvojuši, un klusēšana, jā, bija minēta vairākas reizes. Jā, tā kā arī tas ir audzēklis. Te īsos vārdos strādājot veselības inspekcijā un veicot ekspertīzes par veselības aprūpes kvalitāti, man bija jāizskata virkne iesniegumu, kas bija par bērnu
bērnu, tieši psihiskās veselības aprūpi bērniem, un tas bija 18. gadā. Tas bija skaļais skandāls par notikumiem Ainažu bērnu psihiatriskajā slimnīcā, jā, un tur ka pētīti 74 šie bērnu veselības aprūpi, un tad tika konstatēti, ka visi šie iesniegumi bija saistīti ar bērniem, kas pārsvarā bija no institūcijām, jā, tātad tie jau bija bērni, kas bija izņemti no kaut kādu iemeslu dēļ. Tātad praktiski pusi no bērniem bija no institūcijām, 17 bērniem bija audžu ģimenes un tikai 7 bija aizbildņi. Un tad šajās ekspertīzēs tika konstatēts, ka visos gadījumos psihiskās veselības traucējumus tika izraisīja bērnības trauma, nelabvēlīga pieredze savā nukleārajā ģimenē un dažādi vardarbības ekscesi, ko šie bērni bija piedzīvojuši. Un arī tāda būtiska vardarbības veids kā nevērība pret bērnu dažādos vecuma posmos. Un tātad visi šie bērni bija no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm. Nu, un tajā periodā faktiski plaši izplatīta psihiatriskā rehabilitācija nebija vēl attīstīta, kā tas ir šobrīd, un praktiski šīs vardarbības sekas netika rehabilitētas. Un te ir tas būtiskā piebilde, kas ir jāņem vērā, domājot par sabiedrības nākotnes attīstības tendencēm, ir tas, ka līdz 5 gadu vecumam, kamēr bērniņš ir 5-gadīgs, šīs dažādās problēmas, kas ir piedzīvotas, teiksim, ģimenē, var risināt ar psihologa, logopēda, speciālā pedagoga vai sociālā darbinieka palīdzību. Ja? Tātad tajā periodā vēl var rehabilitēt, vēl var visu atgriezt, bet pienākot pubertātes vecumam, diemžēl, sekas jau kļūst psihiatriskas, jā, tātad no tā, kas bija sociālu faktoru determinēts, jā, tas jau kļūst par psihisku traucējumu, jā, un arī tajā izpētes gadījumā, ja, arī centās risināt tikai ar psihiatru palīdzību, teiksim, tādā iestādē kā Ainažu bērnu psihiatriskā slimnīca, kas faktiski ir slēgta iestāde. Bērnu tiesību aizsardzības likumiem, likuma 10. panta 1. daļa paredz, ka bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Un konvencija par bērnu tiesībām 19. panta 1. daļa paredz bērnam tiesības būt aizsargātām pret visām fiziskās vai garīgās vardarbības formām. Tad bērnu tiesību likums un emocionālā vardarbība. Vēlreiz tāpēc es uzsvēru šo te emocionālo vardarbību, kur ir jādomā un kas arī būtu jārisina jau droši vien no bērnu dārza laikiem, jā, un turpinot skolā. Bērna pašcieņas aizskaršana, jā. Psiholoģiska ietekmēšana, draudot viņam, lamājot, pazemojot viņu vai citādi, kaitējot viņa emocionālai attīstībai. Un te, protams, arī tiešām būtu jāskatās arī, kas notiek mūsu bērnu dārzos, jā, jo arī jau ir tad un tad medijos izgaismojušās atsevišķi gadījumi, jā, teiksim.
Tas nebūtu pieļaujams nekādā veidā mūsu iestādēs attiecībā pret bērniem. Tātad būtisks faktors ir ne tikai veiktās pretiesiskās darbības tiešums un tiešais nodoms, jo konkrētajā situācijā it kā pret bērnu tieša vardarbība ar nodomu netiek vērsta, bet arī kaitīgās sekas konkrēto darbību rezultātā varētu rasties bērna garīgai attīstībai. Terminoloģija, tātad, kas attiecas uz šīm sekām bērniem. Bērnības trauma, bērnībā gūtās nelabvēlīgās pieredzes, slikta izturēšanās pret bērnu un vardarbība un nevērība. Ja, tātad, ja vecāki pilda to, kas, teiksim, ir jādara bērnam, ja, teiksim, laikus jāved uz skolu, jāveic vakcinācijas, jābūt bērna uzraudzībai, neārstē laikus savu bērnu un tā tālāk, ja, to mēs varam traktēt par nevērību pret bērnu. Teiksim, nebarojot, neapģērbjot, atbilstoši laika apstākļiem un tā tālāk. Es domāju, ka tas ir visiem skaidrs, ka tā ir nevērība. Ja? Izgaismojošā statistika. Amerikas Savienotajās valstīs lēš, ka 1 no 4 bērniem savas dzīves laikā ir piedzīvojuši kāda veida vardarbību vai nevērību. Un 1 no 7 bērniem pēdējā gada laikā ir cietis no ļaunprātības vai nolaidības. Eiropas reģionā katru gadu vardarbīgā nāvē mirst 800 bērnu vecumā līdz 15 gadiem. Bērnu ļaunprātīga izmantošanas un nolaidības kopējās ekonomiskās izmaksas aptuveni ir 124 miljārdi ASV dolāru gadā. Tas ir ASV. Pie mums šādā rakursā, man liekas, neviens nav nerēķinājis, neskaitījis. Ja? Tā kā tas ir noslēpums. Tad ir daži pētījumi par jauniešiem no 18 līdz 25 gadiem Latvijā. Tad veikusi Spriņģe. Emocionālā vardarbību ir piedzīvojuši 31,5%, fizisko 27%, emocionālo nevērību 23,8%, fiziskā vardarbība 16,4%, seksuālā 10,3%. Sievietes vardarbību pieredzējušas biežāk nekā vīrieši. Riska faktori nelabvēlīgai, sociāli nelabvēlīgai ģimenei, kas var radīt vardarbību. Zems sociāli ekonomiskais stāvoklis, vecāku šķiršanās, tēva vardarbība pret māti un psihoemocionālās veselības un alkohola lietošanas problēmas. Ģimeni aizsargājošie faktori, tātad šie gaišie, atbalstoša ģimenes sociālā vide, konkrēts atbalsts ģimenes pamatvajadzībām, veicināt vecāku audzināšanas stilu, stabilas ģimenes attiecības, mājas un bērnu uzraudzības noteikumi, vecāku nodarbinātību, vecāku izglītošana, atbilstošs mājoklis, piekļuve veselības aprūpes un sociālajam servisam, mentoru palīdzību. Droši vien, skatoties slaidā, jau varējāt domās parēķināt, kur mums ir labi, stabili, teiksim, šī te attīstība un uz ko mums vajadzētu tiekties. Drošības, stabilitāte, audzināšana.
drošība. Tātad, cik lielā mērā bērns bez bailēm fiziski un psiholoģiski var uzturēties savā sociālajā un fiziskajā vidē, stabilitāte. Bērna sociālās, emocionālās un fiziskās vides paredzamības un konsekvences pakāpe. Droši vien jāuzsver paredzamība, jo bērniem ir šī stabilitāte un paredzamība nepieciešama audzināšana. Cik lielā mērā vecāks vai aprūpētājs ir pieejams un spēj jutīgi un konsekventi reaģēt uz bērna vajadzībām un apmierināt viņa vajadzības. Drošība, stabilitāte, audzināšana. Nē, tas jau bija. Zemi ienākumi tiek sen saistīti ar bērnu atstumtību. Diemžēl 1 no 5 bērniem ASV dzīvo nabadzībā, un vēl 22% Amerikas iedzīvotāji tiek uzskatīti par nabadzīgajiem. Tā ir valsts politika, kas palielinātu ekonomisko pašpietiekamību ģimenēm ar zemu ienākumu līmeni un varētu atvieglot kādu stresu, kas veicina šo nedrošību. San Francisko veselības departamenta veiktais pētījums parādīja, ka paaugstinājot minimālo algu līdz pilsētas apakšuzņēmēju iztikas minimumam tiktu iegūti vairāki veselības un izglītības iegūmi. Piekļuve kvalitatīvai bērnu aprūpei, audzināšanas iestādes, pirmsskolas iestādes, sociālais un speciālais pedagogs un veselības aprūpes pieejamība. Visi šie līgas speciālisti, runājot par bērnu psihiatru, rinda ir no 6 mēnešiem līdz 1 gadam. Jā, es domāju, ka šis skaitlis absolūti ir pats par sevi runājošs. Jā, tātad kādu palīdzību mēs varam dot maznodrošinātajām ģimenēm. Īsumā par vienu pacienti, kurā ir nosaukta, tad psiholoģijā visi pacienti, sievietes tiek dēvētas par Annām. Jā, lai nebūtu anotīmi X, jā, viss ir 17,5 gadus jaunas meitenes stāsts, jā, tātad dzimusi 5 bērnu ģimenē, tēvs dzīvo Krievijā, sen pametis ģimeni, māte dzīvo Daugavpilī. Ģimenē bijušas alkoholisma problēmas. Un tātad jau kopš gada vecuma šis bērns atradies ārpus ģimenes aprūpē. Tikai 2005. gadā vecākiem tika atņemtas aizgādības tiesības. Tad 4 gadus šis bērns pavadīja nenoteiktībā, līdz ar to nevarēja šo bērnu adoptēt un paņemt ģimenē. Jā, 4 gadi bērna dzīvē ir liels periods. Tad ir attēlots kādos dažādos, vispirms bija bērnu namā Kalkūni 2 gadus, tad paņēma uz 2 gadiem viena aizbildne, un cik meitenei bija dažādas uzvedības problēmas, protams, atgrieza atpakaļ kā preci veiklā, ja. 1 gadu paņēma audžu ģimene, kurā jau bija 9 bērni, ja. Un tad arī ir jautājums, problemātisku bērnu, kuri jau ir iepriekšējā aizbildne atteikusies ievietot 9 bērnu ģimenē, kāds tur var būt, teiksim, audzināšana. Un tad citā aprūpes iestādē, tātad
pēc gada, nepilna gada, šī 9 bērnu ģimene atgrieza preci atpakaļ. Un tātad meitene nonāca patversmē Priedītes, un 11. gadā devās uz Ameriku, uz viesģimeni, bet arī tika atgriezta atpakaļ. Un šī meitene 3 reizes bija ārstējusies bērnu slimnīcā Ainažī, un tajā brīdī, kad tika veikts pētījums, atradās iestādē Solis Piebāgā, kur šobrīd arī vairs nav, kur notika sociālā rehabilitācija, saņēma šo pakalpojumu bērniem, kas atkarīgi no psihoaktīvajām vielām un narkotikām. Un meitene pēc tam, kad sasniedz pilngadību, nonāca arī sāka mācīties Daugavpilī tehnikumā, bet ļoti ātri sāka klaiņot, līdz nepārtraukti ieguva galvas traumas un sākumā lietoja toksiskās vielas, alkoholu, marihuānu, tad vienojās zādzības un braukāja uz lielākajām Rīgas pilsētām, lai nodarbotos ar prostitūciju, klaiņoja bez noteiktas dzīves vietas, mantām, personīgās higienas līdzekļiem bieži tika piekauta, un faktiski pusgada laikā novērota tāda sociālā un personiskā degradācija, kāda, teiksim, dažs nepiedzīvo mūža laikā. Tātad par psihiskajiem traucējumiem, ko rada ļoti īsi, ko rada vardarbība un galvenā slimība un galvenais ieguvums pēdiņās ir posttraumātiskais stresa sindroms, kas ir dabiska psihosomātiska reakcija uz traumu, uz dažāda veida dzīvības briesmām, uz vienu vai vairākiem vardarbīgiem aktiem vai katastrofāliem notikumiem. Šeit varētu pieminēt arī zaudējumus, kad piederīgie zaudē īpašumus, piederīgie zaudē īpašumus, dzīvības, arī tas pieder pie šiem trauma radošajiem faktoriem. Un tātad šis sindroms var izveidoties nevien tiem cilvēkiem, kas paši ir personīgi cietuši no šādiem likteņu triecieniem, bet gan ir bijuši arī šādu notikumu liecinieki. Tātad, ja mēs runājam par to, kas mums notiek riņķī apkārt, tad, teiksim, karš Ukrainā, teiksim, kaimiņos esošs karš, tie ir ne tikai visi šie te kareivji, kas ir tiešā kara darbībā iesaistīti, tie ir visi Ukrainas iedzīvotāji, kas ir cietuši, un, protams, arī pārējie Ukrainas iedzīvotāji, kur varbūt šobrīd dzīvo mierīgās valstīs, bet viņi to visu ir pārdzīvojuši, zaudējuši īpašumus, dzimteni, ģimenes locekļus un tā tālāk. Tā kā mēs varam aprēķināt, ka faktiski šobrīd Eiropā mums strauji ģeometriskā progresijā bezmaz pieaug šo te posttraumātiskā stresa cietušo. Un šis sindroms pieder pie psihiskajām slimībām. Pēc starptautiskās statistikas klasifikācijas tā diagnoze ar F43.1, un ārstēšanai ir nepieciešama gan
psihiatri, gan speciāli izglītot uz šo sindromu specializētu psihoterapeitu palīdzību. Un Amerikas neiropsihologi ir konstatējuši, ka šis sindroms sievietes skar 2 biežāk nekā vīriešus. Un turklāt 4 lielāks risks sievietēm ir, ka tas kļūs hronisks. Simptomi var būt akmeņu uzplaiksnījumi, murgi, smaga trauksme, kā arī nekontrolējamas domas par notikumu. Un šiem cilvēkiem lielākai daļai var būt īslaicīgas grūtības pielāgoties un tikt galā ar ikdienu. Bet saņemot atbilstošu palīdzību, ar laiku stāvoklis var uzlaboties. Ja simptomi pasliktinās, ilgst mēnešus vai pat gadus un traucē ikdienas darbību, tad noteikti šis sindroms prasa ārstēšanu. Un uzdevums ir mazināt simptomus un uzlabot cilvēka funkciju. Un tātad šie simptomi attīstās apmēram šādi simptomi 1 mēneša laikā. Uzmācīgas atmiņas, tātad atkārtotas nevēlamas satraucošas atmiņas, kuras visu laiku griežas par riņķi par šo negatīvo notikumu. Tātad vēl un vēlreiz tiek pārdzīvots ar šausmām, šis notikums. Tie var būt satraucoši sapņi vai murgi par šo notikumu. Un smags emocionāls diskomforts vai fiziskas reakcijas. Un fiziskajām reakcijām tātad šie ir visi veģetatīvās distonijas simptomi. Tātad, jo veģetatīvā nervu sistēma ir pirmā, kura tiek izsista no līdzsvara. Tad attīstās tāds simptoms kā izvairīšanās, kad cilvēks cenšas nedomāt vai runāt par traumātisko notikumu vai izvairīties no vietām, aktivitātēm vai cilvēkiem, kas atgādina par traumātisko notikumu, negatīvas izmaiņas domāšanā un garas stāvoklī. Tad cilvēks ir nomākts, negatīvas domas par sevi, citiem cilvēkiem, visu apkārtējo pasauli, bezcerību par nākotni. Atmiņas traucējumi, tad nav iespējams fiksēt jaunus notikumus, liekas, ka ir atmiņas traucējumi, bet ir šī koncentrēšanās traucējumi, grūtības veidot ciešas attiecības. Šis cilvēks liekas tāls, atsvešināts un izvairīgs no dažādām emocionālām attiecībām. Negatīvas izmaiņas domāšanā garstāvoklī. To mēs jau izrunājām. Jūtas satrauc no ģimenes un draugiem, intereses trūkums par aktivitātēm, kas kādreiz patika un radīja prieku. Un grūtības piedzīvot pozitīvas emocijas un emocionālā nejautība. Bērniem, kas jaunāki par 6 gadiem, simptomi var ietvert arī traumātiskā notikuma vai notikuma aspektu atkārtošana, tas izmantojot spēlē. Tātad bērns spēlē it kā spēles un visu laiku atkārto to, kas ir noticis. Bērniem ir biedējoši sapņi, dažādi, un miega traucējumi. Tas būtu īsumā par šiem te psihiskajiem traucējumiem. Pavisam nobeigumā novēlējums mums un visai pārējai sabiedrībai: nebūsim tolerantas pret jebkādu veidu vardarbību. Lai katrs Latvijas bērns aug drošā, stabilā, audzinošā, atbalstošā ģimenē.
Visplašākajās auditorijās mācīsim atpazīt jebkura veida vardarbību pret bērnu, sievieti, vecu cilvēku un tā tālāk, kādas ir sekas un kā rīkoties. Un, protams, visaptveroša vardarbības, nevērības profilaksi ģimenē, sabiedrībā. Paldies par uzmanību!